Čau, čau visiem! Čau visiem šajā enerģētiski spēcīgajā laikā, kad tuvojas saulgrieži. Izmantosim šo laiku liederīgi, un arī es no savas puses gribu novadīt jums meditāciju, kas būs ļoti iederīga šim laikam. Šodien piepildīsim sevi ar gaismu, aktivizēsim savus enerģijas centrus un izbaudīsim šo dabas enerģiju, savienosimies ar to. Lai meditācija būtu jaudīgāka, paņemsim savu vienu roku, uzliksim uz nabas, apsēžamies ērti, tā lai vienalga vai uz krēsla, vai uz grīdas, kā jums ir ērtāk, taču sēdus pozīcijā. Es šobrīd atrodos teltī, un apkārt pūš vējš, ko es dzirdu. Tāpat laikā es esmu aizvējā. Vienkārši pasēžam un sajūtam sevi, un pilnīgi sajūtam savu nabu, sajūtam savu pirmo čakru, kas atrodas pašā apakšā. Un nolaižam plecus, atslābinamies. Un izdaram 3 dziļas ieelpas. Izelpas laikā izpūšam, izelpojam visas savas domas, ieelpojam pilnīgu mieru, lēnām, un atkal izelpojam visas savas domas, gaidas, kaut kādus satraukumus. Sajūtam sevi šeit savā ķermenī, un atkal ieelpojam pilnīgu mieru, un izelpojam visas domas, satraukumu, dienas darbus. Un sajūtam, kā nokļūstam dziļāk sevī, un sajūtam, kā atslābinās viss ķermenis, sajūtam, kā atslābinās kājas, vēders, mugura, nolaižās pleci, sajūtam, kā atslābinās galva, un sajūtam, tā kā grimstam dziļāk un dziļāk sevī. Un savu fokusu turam uz trešo aci, tā ir vieta starp uzacīm, tā ir vieta, caur kuru mēs redzam savus sapņus, tā ir vieta, caur kuru mēs varam ceļot dvēseles atmiņās. Vienkārši fokus ir tur, uz trešo aci, un tad nokļūstam mazliet dziļāk, tā kā galvas vidū, un redzam tādu iekšējo gaismas kodoliņu, kas var virzīties pa tādu kā gaismas diegu iekšā, sākot no galvas un pa mugurkaulu, mazliet uz leju, jau tā kā līdz kaklam ieraugam, kā viņš noslīd. Viņš viegli bīdās uz leju, uz augšu, noslīd līdz sirds telpai, un tad sajūtam, kā viņš noslīd vēl zemāk, līdz nabai. Tas tā kā mazs gaismas punktiņš, kas spīd. Savukārt tas diedziņš, ar ko mēs esam savienoti, virzās pa mugurkaulu lejā un ieiet dziļi zemē. Un tā daļa, kas iet uz augšu, caur galvas vidu ārā, līdz pat augšai, kur mēs esam savienoti ar radītāju. Un pilnīgi sajūtam, kā no tā gaismas punktiņa, kas atrodas mums pretī nabai, iedegās lielāka gaisma un aiziet pa šo diedziņu uz augšu, līdz pat debesīm, savienojumā ar radītāju.
pilnīgi tā kā ieelpojam šo savienojumu, sajūtam, kā notiek šī savienošanās. Ieelpojam savu elpu, pilnīgi līdz pat debesīm. Un tieši tāpat izdarām tagad. No nabas, pa mugurkaulu uz leju, un tālāk dziļi, dziļi zemē, un savienojamies ar zemes kodolu. Ieelpojam šo elpu un sajūtam šo savienojumu. Un tagad atkal ieelpojam līdz pat debesīm. Un otra elpa līdz pat zemes kodolam. Mazliet paelpojam, dziļāku elpu. Un sajūtam un ieraugam šo savienojumu ar augšu un ar zemi. Un pilnīgi izbaudam un sajūtam šo atslābinājumu. Un tas gaismas diedziņš jau ir mirdzošs. Viņš paplašinās plašāks, tāda kā gaismas caurulīte veidojās, vismaz 5 cm platumā, plūst tieši no augšas, no radītāja, visam ķermenim cauri, pavotiņu iekšā, un pa pirmo čakru ārā, un viss iet zemē. Un pateicoties šai gaismas plūsmai, pilnīgi sajūtam, kā viss, kas ir mūsu galvā, pelēkas domas, nogurums, tas viss sāk plūst ārā līdz ar šo gaismu dziļi, dziļi zemē. Pilnīgi sajūtam, kā mirdzošā enerģija paplašinās, šis gaismas stars vēl plašāks un skalojas ārā no galvas, sliktās domas, programmas, kaut kādas nepatīkamās sajūtas. Viņš tā kā paņem līdzi un virza visu ārā, uz leju un dziļi, dziļi zemē, kur tas transformējas par auglīgu mēslojumu dabai. Savukārt mūsos iepūš šī gaisma, šī dievišķā mīlestība, un šis stars paplašinās, nu jau ir 10 cm platumā. Pilnīgi sajūtam, kā tas skalo cauri visu slikto, virzamies uz leju, tālāk kakla daļa, sajūtam tādu kā siltumu kaklā. Ja jūs tur jūtat spriedzi, jūtat, kā atslābinās šī spriedze, jo šī dievišķā enerģija izgaismo katru šūnu, katru centimetru, un pilnīgi viss atslābinās. Visas nepateiktās sarunas vai aizspiestās dusmas vienkārši skalojas ārā ar šo gaismas plūsmu. Vienkārši ļaujamies šim procesam, pilnīgi sajūtam, kā tur, kur bija saspringums kaklā, paliek vieglāk, patīkamāk, pilnīgi tā kā atslābinās. Un virzamies uz plecu daļu. Šis gaismas stars automātiski ar katru ieelpu un izelpu paplašinās jau plecu platumā. Pilnīgi jūtam, kā tas sāk skalot no pleciem nogurumu, saspringumu, kaut kādas sasāpējušās problēmas. Tas vienkārši skalo, noņem nost, tā kā glāstītu. Sajūta, ka mūs glāsta kāds plecus, patīkams mierinājums. Jūtam, kā tā spriedze vienkārši nokrīt un aiztek dziļi, dziļi zemē. Jūtam, ka tā vietā ienāk gaisma, patīkamas sajūtas, vieglums. Pleci paliek vieglāki un vieglāki. Šī plūsma turpinās pa mugurkaulu uz leju. Pilnīgi sajūtam, kā katrs centimetrs mūsu ķermenī izgaismojās. Piepildās ar dievišķo gaismu, ar dievišķo mīlestību. Katra šūna attīrās,
no enerģētiskiem saspringumiem, no domām, no dusmām. Aizplūst projām viss, kas ir pelēkais, tumšais, negatīvais, tas tiek skalots ārā, ka tad ir tumši pelēki dūmi, dziļi, dziļi zemē par mēslojumu. Vienkārši sēžam un jūtam, kā paliek vieglāk mugurei, sirsniņai, plaušām. Pilnīgi visi iekšējie orgāni tiek izgaismoti. Uz leju, barības vats, kuņģis, 12 pirkstu zarnu. Pilnīgi sajūtam, kā aizkuņķa dziedzers izgaismojās aknas, dievās zarnas, resnā zarna, nieres, visi dzimuma orgāni, gan vīrišķie, gan sievišķie, urīna pūslis, arī liesa, viss, kas ir pa ceļam, viss izgaismojās. Un, ja tur ir kaut kāda sastrēguma, tas viss skalojās ārā. Katram tie var būt savi. Kāds varbūt apstājas ar domu pie aknas, kāds varbūt apstājas ar domu pie savas nieres. Tas viss ir normāli, ļaujamies, laižam projām visu pelēko, tumšo, viss skalojas ārā. Pilnīgi sajūtam, kā viss izgaismojās no iekšpuses. Dievišķā mīlestība ieplūst šajos iekšējos orgānos. Un sajūtam tādu kā atvieglojumu visā ķermenī, sākot no augšas uz leju. Un tālāk gaisma aizplūst pa iegurni. Atslābinās iegurnis. Un kājas, augšstilbi, ceļi, apakšstilbi un kāju pēdas. Tāpat arī rokas no pleciem līdz pat pirkstu galiem. Viss pilnībā izgaismojās. Viss paliek viegls. Visa smagā enerģija aizplūst projām. Sajūtam to dievišķo gaismu, viņa ir viegla mīlestība, viegla. Ir patīkami gan rokās, gan kājās. Pilnīgi jūtam, ka notiek šī kustība, šī gaisma plūst, un viņa jau ir platāka par mums. Viņa piepilda arī mūsu apkārtējo lauku, šo dievišķo mīlestības gaismas enerģiju. Sajūtamies brīnišķīgi, viegli. Un sajūtam šo sazemējumu ar zemi. Pateicamies, ka viņa uzņem mūsu negatīvās domas, programmas, iespējams kādu neveselību, kaut kādus blokus, emocijas, ja sastrēgušās. Viņa vienkārši uzņem un priecājas un pārvērš to mēslojumā. Mēs esam ļoti pateicīgi zemē, ka viņa spēja dot mums šo sazemējumu un paņemt no mums projām to, kas mums šobrīd ir pa smagu. Vienkārši attīram savu ķermeni kā māju pirms svētkiem, katru stūrīti, iztīram, izgaismojam, samīļojam, ļaujam šai dievišķai enerģijai plūst, sajūtamies ļoti viegli. Un pilnīgi sajūtamies gaiši, mirdzoši, sākot no galvas augšas, no vidus, pa mugurkaulu uz leju un visā ķermenī. Piepildās arī mūsu energo lauks ar šo gaismu, mīlestību. Tā kā jūs iedomājaties tāda muciņa, kas ir apmēram 2 metri diametrā mums apkārt. Viņa piepildās un piepildās ar gaismu mīlestību. Manā gadījumā tā ir telts, kurā es sēžu. Tā piepildās ar gaismu, mīlestību, šo dievišķo enerģiju. Man ir tik viegli, tik labi, jo es jūtu, ka viņi mani atbalsta. Viņi mani tur, es ļaujos. Viņi mani piepilda. Un tagad ieraugam pilnīgi visus savus energocentrus, kā tāds aktīvs saulītes, kas griežās pulksteņa rādītāju virzienā. Enerģija tur kustās. Sāksim ar augšu. 7. čakra, tas ir virs galvas. Pilnīgi sajūtam, kā mums šeit enerģija plūst. Tālāk ejam uz 6. čakru. Mūsu prāts. Tālāk ejam uz 5. kakls.
Sirsniņā, pa vidu, mugurkaulā. Mēs sajūtam, kā mūsu energocentri ir vaļā, un tur vibrē enerģija. Saules pinums. Otrā čakra. Vēders. Un pirmā čakra apakšā. Pilnīgi sajūtam, kā tur plūst laba enerģija. Un pateicamies augstākiem spēkiem, radītājiem par iespēju saņemt no turienes šo gaismas mīlestības enerģiju. Pateicamies paši sev. Ir tik brīnišķīgi vienkārši būt un sajust sevi šeit un tagad. Izdaram 3 dziļas ieelpas un atgriežamies atkal šeit un tagad stāvoklī. Sajūtam savu ķermeni, sazemējamies, sajūtam, kur mēs sēžam, paskatāmies uz tuvākajām sienām, galdu, vai kā savādāk. Un mēs esam atkal šeit un tagad. Paldies, ja tev tas izdevās. Priecāšos par komentāriem, lai visiem burvīga šī brīnišķīgā diena.